Šodien diezgan tāds pagarš stāsts ar to mašinu. Darba ieguldījums, laika ziniet, cik mēs šī tagad ieguldījām? 3 stundas. Diezgan normāli, jā. Ko mēs izdarījām 3 stundu laikā tai mašinai? Klients piezvanīja mums, saka, mašina ir čipotā, gribu pārbaudīt, paskatīties, nezinu, tā viņa iet, tā neiet, tā cel apgriezienus, krīt, atkal cel, atkal neiet. 3 skarbas nomainīja, ne? Cik gadu laika? 2? 2 gadu laika nomainīja 3 skarbas, un vienlāk kaut kas nav tā, kā ir jābūt. Viņš redzēja video mūsu, kā mēs darbojamies, kā mēs veicam diagnostiku, kā mēs čipojam mašinas, atbrauc pie mums. Tad īsi pamēģināšu pastāstīt, kas te mašina bija. Jā, patiešām mašina nebrauc tā, kā ir jābūt. Viņam nebija jaudas, tik ir jābūt. Uzdodi gazas pedāli par mašinu. Jā, varbūt vispirms sāksim tādā BMW 46, 3 litrai, 204 zirgspēkai, 410 griezes moments viņai ir jābūt. Mašina atbrauca pie mums jau čipotā. Mēs viņai uzreiz uzlikam uz jauda stenda, izmērījām to failu, kas jau bija čipots kopā ar datalogiem. Konstatējam to, kad mašinai nepūš turbina. Kā mēs veicam datalogus, es tagad jums nerādīšu, iepriekšējos videos varat redzēt. Mēs gan ar autotuneri, gan ar diagnostikas iekārtu auteļu saslēdzam iekšā visus parametrus, pieprasītais aktuālais reilais, turbīnā, apgriezienēji un skatāmies, vai viss sapās. Tad konstatējam to, ka šitai mašinai turbīna nepūš. Vienu bāru pat nevar normāli iepūst iekšā. Tad izmērījam viņam jaudu. Es parādīšu, mēs ar viņu braucam 8 reizes, kamēr mēs dabojam viņam diezgan labu rezultātu. Es tūlītās paskaidrošu, bet šitie daudz līnijas, tas ir 8 reizes, mēs 3 stundu laikā braucam, 8 reizes, 6-7 pārrakstiem mēs to failu, taisījām datalogus, un šobrīd klients ir priecīgs. Beidzot ir priecīgs, rezultāts ir ļoti labs uztaisīts tai mašinai. Tad pirmo reizi, kad atbrauc tā mašina, viņa jauda bija, cik mums bija paša pirmo reizi, šeit jau grūti saprast, 200 zirgi un 522 griezes moments. 200 un 522 griezes moments. Atgādināšu, viņai oriģināli ir 204 zirgi un 410 griezes moments. Griezes moments ok, jauda nav ok. Sākam meklēt, sākam skatīties, kas būs. Ierakstījāmies viņam oriģinālu failu. Uz oriģināla faila viņam bija 184 zirgi un 355 griezes moments. Pēc tam sākam atkal meklēt, kas un kā, un skatāmies, vienalga turbīna nepūš, pieņemam lēmumu, paskatīties, kas notiek ar turbīnu. Tātad, meisteris tūlītās paskaidrošu, ko mēs atradām tai mašinai. Pārņemu telefonu, atveram kapotu. Ko mēs izdarījām, ko mēs atradām? Sakarā ar to, ka turbīna nekādā veidā viņam nepūt. Protams, mēs šiti visu nojaucam nost. Un ko mēs izdarījām? Pirmkārt pārbaudījām, vai turbīnas geometrija strādā, vai pienāk vakums. Vakuma nebija, tālāk meklējām jau tālāk, ir turbīnas regulējošais vārds. Uz to vakums pienāca, bet jau daudz vājāks nekā galvenais vakums, kas ir zem ieplūdes kolektora. Un tad salikām visas jaunas trubiņas, sāka parādīties vakums, tad konstatējām, ka vakuma resieveri ir arī noplūde un laiž vakumu, un tur viņš pazūd. Mēs viņu apējam tagad to resieveri. Jā, tagad turbīna strādā bez resieveri. Redzat, augšā šeit turbīna nav vairs uzmauta un patieši iet augšā. Un līdz ar to mums turbīna parādījās, ne? Jā, staigā turbīnas geometrija ar ķeršanos, bet pamazām ar vienu labāk sāk iestaigāties. Ņemot vērā, kad mašinai pilnvērtīgi iepriekš tā turbīna nestrādāja, vajadzētu iebraukāties. Ceramies, ka viņa iztīrīsies un iebrauksies un būs viss kārtībā. Tā. Tālāk. Sākam braukt. Arī jūtam, kad viņam rezultāts parādījās labāks. Protams, sāka celt, bet sākam just vienalga tos kalnus. Tāds cel, krīt un atkal celt, bet vismaz jau būs sāka parādīties. Tad mēs viņam atvienojam gaisa masas mērītājiem, noņēmām štekeri, viss mašina sāka iet. Parādījās 240 zirgu un gandrīz 600 griezes moments. Bet konstatējam to, ka turbīnai ir uzdots 1,7 būs, bet vienalga viņš neiet līdz galam, nepūš tik, cik mums ir vajadzētu pūst, jau uzpuš 1,7, pakrit 1,5 un stabili tur, bet nav vairs to viļņošanas tādas, tas braukšanas. Tad atkodējam pilnvērtīgi mēs viņam gaisa masas mērītāju, lai dabūtu pilnvērtīgu jaudu. Sākam mērīt jaudu, jā, mašina sāka iet, viss kārtībā būs tur 1,7,
un jūtam pie 3,5 apgriezienu, mēs jau redzam ar datalogiem. Katru reizi ņemam datalogus braucot. Aprāvas jauda, un, protams, mašīnā nenoslaba, bet nebrauc tā, kā vajag braukt. Skatāmies, ka degvielas pieprasītais 1,6, bet reāli bija 1,5 un sāka paralēli krīst. Tātad degvielas sistēma vairs nespēja uzkačēt, padot degvielas tik, cik minēji vajag. Tad mēs atguvām jaudu sakarā ar turbīnu, mašīna jau sāka braukt tā, kā vajag, uzradās vēl viena kļūda. Tas jau, redzat, kamēr mašīna bija iepriekš avārijas režīmā, tad viņš jau turēja to jaudu, tos degvielas viņam pietieka. Tad, kad mēs jau viņam vienu problēmu atrisinājam, parādās cita, bet klients saka, davai ierakstam atpakaļ iepriekšēju failu, kas vismaz varētu braukt, viņam apmierināja tas 240 zirgi un gandrīz 600 griezes moments, bet jauda nenoraujas. Tad mēs ierakstam atpakaļ iepriekšēju failu, tur ir tulītas parādīšu tas līknes, un viss šobrīd pagaidām ir ok, bet, vajadzētu vēl gaisa masas mērītoju sakārtot, un degvielas sistēmu pēc tam vajadzētu sukņu sakārtot, tad tā mašīna vispār aizietu ļoti labi. Bet, ņemot vērā, mēs atrisinājām viņam vislielāko problēmu. Mēs pat arī nedomājam, ka paši tik daudz reizes, 8 reizes brauksim, bet mums pieredzi tieši šitā mašīnām ir bijuši, un mēs veiksmīgi varējām viņam visu izstāstīt, parādīt un atrisināt. Nedaudz paskaidrošu tagad ar tām līknēm, varat atnākt šeit. Tātad parādīšu, ka šeit būtu viss bišķiņ skaidrāk, kā tas viss ir. Es izslēgšu visas tas līknes, lai redzētumēt, kā reāli ir. Tad, šitie, kur mums sākam no tās redzat, pirmā līkne, to, kas bija mašinai atbrauca čipots. Trešā līkne uz oriģināla faila. Un pēc tam mēs sākam šitais jau 4. līkne pārtaisīts mūsu fails. 4. līkne, kas tur bija? Jau 4. līkne pat nevar atcerēties, kas tur bija. Necerēs. Labi, sākam jau 5. līkne ir mūsu fails, jau redzat, kad jau sāk parādīties jaudas uz 5. līknes, bet 240 zirgi un 590 griezes moments, bet mēs šeit redzam ļoti liela bedre. Mums tas nedara, jo mašina pacēla, krita leja un atkal pacēla augšā. Tad, ko mēs izdarījām, mēs atvienojam gaisa masas mērītāju 6. līknei. Un viskas, mums tā bedre ir pazudus. Tagad skaties, mēs ieslēgšam atpakaļ iepriekšēju ranu, kas bija 5. Un noņemsim pārējus, lai mums nejauktos. Un skaties, kā izskatās. Tas ir līkne ar gaisa masas mērītāju, atvienots gaisa masas mērītājs, līkne bedre šita izlīdzinājas, vairs tas bedres nav. Un. Tād, kas mums vēl notika, atstājam šitais, kur mums bija pirms pēdējais 8. Un salīdzināsim tagad šito ar pēdējo. Tagad mēs izbraucam vēlreiz, 2 reizes izbraucam ar atvienotu gaisa masas mērītāju, un līdz ar to mums rezultāts ir labs 243 zirgi, un šobrīd bišķiņ maza griezes moments 580, tādēļ, kad motoram ir atstāti visi limiti, lai neizkustu cilindri un pilnvērtīgi darbotos. Mēs varam tos atpakaļ griezes momentus dabūt attiecīgi pret temperatūru, jo mašina ir braukusi uz jaudas tenta 8 reizes. Un gribēju pateikt, kad vēl šitā līkne, kur mums aprāvā degvielu, redzēt, mēs atprogrammējam viņam gaisa masas mērītāju, mums parāvā, šeit pat nevar tā redzēt, bet data logos mēs stabili dabojam 1,7 būsta, mums pie 3,5 tūkstošiem apgriezienu aprāvā degviela un līdz ar to zuda jauda. Mēs viņu pat nedzinām vairāk atpakaļ. Klients teica, ka šobrīd nav laika to visu saremontēt, viņam apmierinās tas darbs, kas mums ir izdarīts iepriekš, bet ar šitas 2 smukas līknes, kur mašina brauc labi, un nākotnēji vajadzēs pielikt roku saistībā ar EGR gaisa masas mērītu vai remontu vai izprogrammēšanu un degvielas sistēmu uzlabošanu. Tagad šobrīd mašina brauc mums 245 zirgi un gandrīz 600 griezes moments. Tagad darbs tai mašinai bija ieguldīts pamatīgs, gan mehāniskais ar tam trūbiņām, ar gaisa masas mērītāju, ar turbinas aktuātoriem, ar datalogiem, ar failu izstrādi. Es izstrādu failus pats, no nulītes viņam uztaisīju oriģinālu, paskatījos, kas bija darīts, un redzu, kas ir un paralēli kodēju nost. Nav tā, ka tu kaut kur sūti failu, tev jau kaut kas ir jāgaida un kaut kam ir jāprogrammē, viņš nav uz vietas.
to mašinu neredz precīzi, ir grūti to visu sakalibrēt. Bet ja tu pats viens dari visus failus uz vietas un pārbudi mašinu uz jauda stenda un veici viņam arī data logus un ir labi meistari, kas blakus vēl stāv un palīdz tām visam iziet cauri, tad ir superīgs rezultāts. Tā kā, ja jūti, ka tava mašina ir kaut kādas problēmas, droši pieteicies, paņemsim, iztestēsim, izmērīsim, iziesim visam cauri. Un šitāds darbs, ko mēs pilnībā visu ieguldījām, 300 eiro. Es domāju, ka tā ir superīga cena, kur tu vari dabos vēl lētāk par tādu darbu, ko mēs esam ieguldījuši tajā mašinā. Jauku dienu jums visiem. Čau!